Zanda var slēgt. Jā, lieliski. Tātad Jā, šodien... sākam ierakstu. Jā, tātad šodienas tēma mums ir viss un ap gliemežu ierobežošanas iespējas. Tāds ir mūsu mērķis. Un mani sauc Dace Lesiņa, es esmu agronome dārzkope. Šeit ir redzams gan mans e-pastiņš, gan telefons. Ja ir kādi konkrēti jautājumi, tad droši varat rakstīt vai arī uzvanīt vai sūtīt ziņu. Un tad ķeramies klāt un pie semināra tēmas. Un pirmais vairāk par gliemežu bioloģiju. Un te ir dažas bildes arī tādas pavisam realistiskas. Tātad tie gliemeži, angliski viņi saucās slug un snail, tad latviski mēs lielākoties visi saucam par gliemežiem, bet gliemeži ir ļoti, ļoti dažādi. Ir gan tādi ar mājiņām, ir kailgliemeži, mīkstgliemeži, ja? Un ne visi tie gliemeži ir kaitnieki. Viņu dzīvotnes ir ļoti dažādas no kā viņi barojās, kādu kaitējumu viņi nodara, un lai mēs pateiktu, vai gliemežs ir labs vai slikts, mēs to nevar tādu jautājumu šotad paceļās. Principā visi gliemeži ir labi, katram ir sava vieta mūsu ekosistēmā, katrs dara savu darbu. Bet, ja jums kāds prasa par to, kā tad viņi tur vairojās, kā var atpazīt, kura suga ir kura, ja? Tad ar to nenodarbojās dārznieki, ar to nodarbojās gliemežu pētnieki. Un malakologi ir tie, kas zina, un tur, kā tad, lai var noteikt, kura suga ir kura, tad to nosaka pēc dzimuma orgāniem, ja, preparējot šos te gliemežus. Ja. Līdz ar to pat, mēs varam mēģināt uzminēt pēc ārējām pazīmēm, kas tas ir par gliemeži, bet pilnīgi pārliecināti mēs par to nevaram būt. Un te apakšējā daļā mums ir tāda, piemēram, tur ar oliņām, vai tas arī tas vidējais gliemezīts, ja, tie īstenībā nenodara, nav tā, ka visi gliemeži nodara kādu kaitējumu mūsu kultūraugiem. Un tad, kāpēc ir tā, ka te ir tādās kā lielākās 5 grupās sadalīti visi gliemeži, un principā pirmos, tie, kas ir augēdāji, tos mēs varētu arī pierakstīt pie tā kā kaitēkli. Tie, kuru pamatbarības veids ir ēst šos te augus, ēst lapas, jaunos dzinumus, ziedus, dārzeņus, augļus, ja? Viņi pārstrādā, un tas tad ir arī tas mūsu tāds, varētu teikt, mērķa ierobežošanas organisms. Bet ļoti daudz gliemeži ir tādi, kas pārtiek no trūdošajiem augiem, no sēnēm, no visādām kritalām, un viņi ir ļoti būtiski, jo veido šo te organisko vielu, organisko materiālu, palīdzot noātrināt, bagātinot augsni. Ir tādi, kas ir plēsēji, mēs arī tādus esam redzējuši, kas pārtiek no dzīvnieku barības, ja. Viņi ēd arī paši gliemežus, ēd olas, dažādus kukaiņus, tārpiņus, ir arī tādi gliemeži, ja. Ir tādi, kam ir kombinētais barības tips, viņi visēdāji varētu teikt, kas ēd gan augus, gan dzīvnieku barību. Ja? Un tad ir vēl tādi, kurus mēs varbūt vairāk redzam tādās mitrākās vietās, ja? Kas ir minerālu vielu meklētāji, varētu tā teikt, ja? Kas varētu tā kā laiza kaļķakmeni, lai iegūtu gliemežvākus, ja? Tādi, kam pilnīgi nav nekāda, ko mēs nevaram uzskatīt par savu dārzu kaitēkli, ne tā vide, ne tas barības tips, kā viņi pārtiek, nekādā veidā mums nenodara kaitējumu. Ja? Viņiem ir pilnīgi cits barošanās veids. Un augšpusītē te ir tāda saite par invazīvām kailgliemežu sugām un kā viņas atpazīt pēc attēliem. Tā kā jūs varat to izmantot, apskatīties, tur ir un mēģināt tā kā atpazīt. Tur ir arī raksturots, no kādas barības bāzes tad pārtiek šie te invazīvās sugas. Un mēģināt atrast to, kas tad ir jūsu sētā, jūsu vidē tāds visvairāk pārstāvētais gliemezis. Un tad mazliet par dzīves ciklu un par to vidi. Ja mēs agrāk, tad, kad es arī universitātē mācījos, un man radās priekšstats par to, ka gliemeži vairojās 2 reizes gadā un kad viņi pārziemo, un tad principā mēs neko
par gliemežiem tā pilnīgi noteikti apgalvot nevaram, bet iemesls ir nevis tāpēc, ka mēs to nezinām, bet tāpēc atkal tas atbilde tā, ka gliemeži ir ārkārtīgi dažādi, ļoti dažādi. Un te es mēģināju tā kā salīdzināt tos gliemežus, cik viņi mēdz būt ļoti dažādi. Varētu teikt, ka 70% gliemežu ietilpst šī vidējā kolonnā, ja, un ar to Spānijas kailgliemezi, kas ir invazīva suga, par kuru ļoti daudz ir jautājumi, kā tad tas īsti ir. Nu, tad par spēju vairoties. Lielai daļai gliemežus ir spēja vairoties vairākas reizes gadā. Nu, parasti tas ir pavasaris, kaut kur maijs, ja, un tad otra reize ir kaut kur augusts. Ja. Un vēl par olām bieži vien, kā tad tas ir. Ir gliemeži, kas ir dzīvzemdētāji, viņiem nemaz olu nav, ja, tad bez olām. Ir arī tādi, un kāpēc tie gliemeži ļoti vairojās? Tāpēc, kad vienā gliemezī var būt gan sievišķie, gan vīrišķie, viņi spēja pašapauguļoties, šie te gliemeži, tādēļ viņi arī spēja radīt tik daudz pēcnācējus, ja, un paiet kaut kāds laiciņš, tad viņi izdēja olas, ja, 1, 2, 6 nedēļas, atkarībā atkal no gliemeža veida, jau no šiem mazajām oliņām izšķiļās mazie gliemezīši. Bija arī jautājums, kā tad izskatās tie mazie gliemezīši, parasti tie ir gaišāki vai pat tā kā tuvu caurspīdīgi nekā pieaugušie īpatņi, ja? Protams, arī mazāk izmērā. Savukārt par Spānijas kailgliemezi tie spēja izdēt līdz 400 olām. Nu, 400 tas ir tādos labvēlīgos apstākļos, ja? Un parasti tas notiek augusta 2. pusē līdz oktobra vidum, un, lai izšķiltos tieši Spānijas kailgliemeži, paiet apmēram 3 līdz 5 nedēļas, tas atkarīgs no temperatūras, no kādi ir tie laikapstākļi. Nākamais, tad, kad ir piedzimis šis jaunais gliemezis, pēc cik ilga laika viņš ir gatavs radīt nākamo paudzi. Tātad iestājās dzimuma gatavība. Lielai daļai gliemežu, tie ir 2-3 mēneši, bet savukārt runājot par Spānijas kailgliemezi, tie ir 10-11 mēneši. Tāpēc arī Spānijas kailgliemezam ir tā, ka viņi parasti ir šī te vasaras beigas, rudens ir tas brīdis, kad viņi sasniedz šo dzimumu gatavību un ražo šos nākamos pēcnācējus. Tad par to, kas tad ziemo? Vai gliemeži nosauc ziemā? Ja jau visi gliemeži ziemā nosautu, tad jau mums viņi nebūtu kā problēma. Ja? Tā nav, gliemeži pārziemo, bet jautājums tikai attiecībā par kuru stadiju. Tad olas un jaunie gliemezīši, tikko izšķilušie, ir tie, kas visbiežāk ir sugām rakstīgs tas, ka tie pārziemo, bet ir arī sugas, kurām pārziemo pieaugušie gliemeži, tās, kuras dzīvo ilgāku laiku, ja. Spānijas kailgliemeziem pārziemo šie te jaunie īpatni, tie, kas no olām izšķīlušies, ja. Tad kad tad gliemeži ir visaktīvākie? Parasti tas ir mitras laiks, jo, lai gliemeži pārvietotos, viņiem ļoti patīk šis te mitrums, tad viņi ar šo te pēdu var ļoti labi pārvietoties. Lielākoties tagad ārā ir jau kaut kādi 5 grādi, mūsu pusē ir 5-8 grādi patreiz ārā, tad mēs vēl dažas sugas redzam, kas pārvietojās, bet viņiem patīk tomēr siltāks laiks. Ja? Viņi jau ir aizgājuši, liela daļa ir aizgājusi savos slēpņos, un mēs nevaram. Bet Spānijas kailgliemezim viņam ir zemāka temperatūra, līdz pat īstenībā pat pie 0 grādiem var vēl atrast Spānijas kailgliemezi, īpaši, ja tas ir siltumnīcā, piemēram. Ja? Bet viņam spēja pielāgoties ir lielāka temperatūra, līdz ar to pie zemākas temperatūras mēs joprojām Spānijas kailgliemezi varam redzēt. Par mūža ilgumu. Mūža Spānijas kailgliemezim principā ir šis 1 gads, pārziemo jaunie, viņi rada pēcnācējus un pārziemo atkal jaunā paudze, bet atkarībā no mūža ilguma par citām sugām, ja, tad ir vai pāris mēneši vai līdz pat 5 gadi. Ja. Bet lielai daļai tas dzīves ilgums ir 1 gads.
Nu, un tad te ir arī tāda saite pievienot augšpusītē, redzat ziliem burtiņiem, ja, kur var vairāk palasīt tieši par šo te spēju vairoties, dzimumu gatavību un šiem te jautājumiem, kas šī slaidā ir apskatīti. Ja gribās dziļāk kaut ko zināt, tad mēs griežamies pie profesionāļiem un noskaidrojam par to sugu. Bet tad, kā zināt, kas tā ir par sugu, būs jānes uz fitosanitāro laboratoriju, lai speciālisti pēc dzimuma orgāniem nosaka. Savādāk tā būs tikai tāda minēšana vai varētu teikt pieņemšana pēc ārējām pazīmēm, kur tie varētu būt. Profilaktiskie pasākumi, ko tad mēs varam darīt, un te es sadalīju mūsu tādās 3 lielās grupās, tātad lauksaimnieki, ko varētu darīt, ko mēs varētu darīt pilsētvidē un ko mēs piemājas dārzos. Kādi tad, jo profilaksē ir milzīga nozīme, jo manā izpratnē vislabākos rezultātus mēs varam sasniegt, ja, lai ierobežotu gliemežus kā kaitēkļus, izmantojot kombinētas metodas, tātad gan profilaktiskās, gan bioloģiskās, gan, ja nepieciešams, ķīmiskās, viss atkarīgs no situācijas. Kādas tad tās profilaktiskās lietas būtu, ko mēs varam darīt? Pirmām kārtām mēs nestādam un nesējam gliemežiem tīkamas kultūras tādās mitrās vietās, mežu tūmā, tur, kur tūmā, grāvju tūmā, kur mēs nevaram regulāri nopļaut, tur, kur veidojās pastiprināts mitrums, ja, tie būtu, jo tur gliemeži vienkārši barosies arī pa dienu, un tas kaitējums būs ļoti būtisks. Kas tad ir tās kultūras? Jūs paši, ja reiz jūs šeit esat atnākuši, tātad gliemeži ir problēma, un jūs ļoti labi redzat, kuras kultūras viņiem labāk garšo. Ja es paskatītos savā dārzā, tad man tās ir hostas, man tās ir samtenes, man tās ir zemenes, kabači, tur to gliemežu ir ļoti daudz. Un, protams, arī pie lielajiem dekoratīviem apstādījumiem es viņus redzu, tur ir viņiem vairāk iespējas noslēpties. Jā. Nākamā lieta ir nezāļu ierobežošana. Gan tur, kur atrodas kultūra augsts, gan gar malām par perimetru, ja, lai nebūtu nezāles. Jo kas ir nezāles? Nezāles ir brīnišķīga vieta, kur noslēpties mitrumam, ja, un ja ir vieta, kur noslēpties mitrumam, tad ir vieta, kur noslēpties arī gliemezim. Ja. Un tas ir tāds vēl viena vieta, kur tam gliemezim būt un vairoties. Ko mēs vēl varam darīt, ir, ja tad gliemezim patīk mitrums, ja mēs novēršam to, ka veidojās šīs mitrums, tad, ja ir iespēja varbūt kāda augsnes virskārtas nosusināšana, vai varbūt tā ir kāda mulčēšana vai vēl kaut kas ar tādu materiālu, kas uztur patstāvīgu sausumu, tur gliemežiem nepatiks. Tāda veida. Ja mēs runājam vairāk par lauksaimniekiem, tad tā būtu augsnes aršana. Ja ir šīs bezaršanas tehnoloģijas, tad viņas stimulē gliemežu vairošanās. Ja mēs irdinām, mēs veicam gan dziļirdināšanu, gan aršanu, un vismaz 10–15 centimetru dziļumā, tad mēs varam mazināt to gliemežu populācijas vēlmi vairoties. Un arī apstrādi tādu vēlāk rudenī. Tad, kad jau gliemeži ir noslēpušies savās ziemošanas vietās, ja mēs veiktu augsnes apstrādi, tad viņi tiktu iztraucēti, ja, un vislabāk būtu pirms iestājās sals, un reāli tad liela daļa šo te gliemežu ietu bojā dēļ sala. Arī tie dabīgie ienaidnieki, kas ir putni, mūs vēro. Un līdz ar to, ja mēs augsni apvēršam, tad šīs olas, šie jaunie īpatņi nonāk virspusē, un tā ir brīnišķīga barības bāze priekš putniņiem. Ja? Tad laukos, kur tā pašā, ja jūs atceraties, sākumā bija tā bildīte, kur bija gliemezis un kartupelis, tā ir šī gada tāda ļoti nepatīkamā lieta un viena no grūtāk ierobežojumām, ja gliemeži neatrodas virspusē, bet gliemeži bojā mūsu ražu, esot augsnē.
konkrēti, piemēram, kartupeļi ir tāda, kas viņiem ļoti garšo, un viņi pat, ja mitrums pietiek, tad viņi pat var neuznākt virspusē un grauž šos kartupeļus. Ja mēs zinām, ka tur iepriekšējā gadā bija gliemeži tarnī laukā, tad jābūt ir ļoti jāņem vienkārši vērā, un tādās mēs varbūt varam stādīt agros kartupeļus, bet ne vēlos kartupeļus. Jo pieredze rāda, ka vasaras vidū šie gliemeži mitrajā vasarā atradās pielipuši pie kartupeļu bumbuļa, bet jau rudens pusē, tad, kad kartupeļi bija jāņem nost, tad viņi bija jau nopietni jau iegrauzušies bumbulī un pabojājuši to bumbuli. Vēl ko lauksaimnieki var darīt, var veidot aizsargjoslas. Jā, plaukiem regulāri uzurdinot, neļaujot tur vairoties nezālēm, kas ir tāda iespēja nākt no grāviem, no meža malām, gliemežiem uz lauka. Ja? Nu, protams, augu atliekas mēs neatstājam uz lauka, kur var nākt un ēst, un galds ir klāts priekš gliemežiem, bet mēs iestrādājam augsnē. Tās ir tās lietas, ko lauksaimnieks reāli var darīt. Ko vēl papildus var darīt pilsētvidē un piemājas dārzos. Ja? Mēs varam izvēlēties tātad nestādīt gliemežu tīkamus augus vietās, kur nav iespējams regulāri apļaut. Ja? Tātad, ja mums ir kāda, piemēram, mums ir neveidot tādus stādījumus, kas ir meža malās, kas ir grāvja malās, ja? Mēs gribam varbūt tā kā, lai kaut ko piesedz, ja? Bet jārēķinās, ka tas būs potenciāli veidosies tāds perēklis, no kurienes var nākt un kur var slēpties gliemeži, ja? Noteikti mēs aizvācam visas augu atliekas. Tas nozīmē, ka tās ir nopļaujam zāli ar savācēju vai sagrāvjam, ja? Ja mums ir kādas lapas, ja mums ir kādas citas kritalas, mēs ziemcietēm, ja ir iespējams, mēs šīs te vai citām puķēm mēs vienkārši paņemam nost, viņas ir noziedējuši, mēs novācam nost, nevis, lai viņas atļaujot viņam dabīgā nāvē, turpat tās visas dobē sakrist un veidot tādu vidi, kur gliemežiem gribētos baroties un slēpties, ja? Par vienu no tādiem, arī pēc jūsu jautājumiem es redzēju, ka jums ir liela izpratne, no kurienes tie gliemeži atnāk. Un gliemeži ne tikai paši fiziski pārvietojās no grāviem, no kaimiņu teritorijām nekoptām tā, bet arī mēs viņus paši atvedam ar augiem, kuri atrodas podiņos, kam ir substrāti. Ja ir iespējams izvēlēties un kailsakņus un podus, tad ar kailsakņiem, protams, risks ir mazāks šos te gliemežus ievazāt savā sētās vai tanī teritorijā. Par aizsargjoslu veidošanu, tad mums vajag izvēlēties tādu materiālu, kur viņiem nepatiktu pārvietoties. Ja? Grants, smilts, ja, kam ir asas šīs te maliņas, ja, kas neuztur mitrumu, ja, kas gliemežiem tā nepatiktu. Ja. Tātad regulāri domājam, ja mēs pat esam ierobežojuši to, reizēm saka, kā tad, man nav teritorijā, bet es baidos, ka man varētu nākt, jo kaimiņam ir tie gliemeži. Ja. Tad tā ir perimetra aizsardzība. Mēs vispirms parūpējamies, lai mūsu teritorijā nav gliemeži, ja. Un pēc tam tas, ko mēs darām profilaktiski, visu laiku rūpējamies par to, lai pa teritoriju, pa perimetru gar žogmalu, lai tur nenāktu gliemeži iekšā. Ja? Mēs varam lietot dažādus līdzekļus. Par to mēs tūlīt parunāsim. Tad, protams, mēs varam izvēlēties, ja nestādām un nesējam augus, kas garšo, bet izvēlamies augus, kuri mazāk interesē gliemežus. Ja? Tas varētu būt kaut kādas akmeņlauzītes, tas varētu būt graudzāls. Jūs paši redzat, kuri augi tad gliemežiem tā neinteresē. Pati fiziski neesmu redzējusi kādu, bet esmu dzirdējusi, ka ir tādas sētiņas, ko taisa, kuriem ir tāds 45 grādu leņķis augšējā maliņā, tāds kā smalka sietiņa veida. Nezinu, ja kādam ir pieredze, tad pašās beigās mēs varam par to padiskutēt. Es arī neesmu redzējusi pārdošanā, bet iespējams, ka kaut kur var atrast kaut ko tādu. Nezinu, teicu, kombinētas metodas ir vislabākās, un arī no šīm te profilaktiskajām lietām izmantojam dažādas.
Nu, un ko tad vēl piemājas dārzos var darīt? Piemājas dārzos var lasīt ar rokām. Un bija daudz jautājumu, ko tad darīt ar šiem te salasītajiem gliemežiem. Tad noteikti neieteiktu izmantot sāli, ja, kas ir natrija klorīdu, jo tas pēc tam jums ir kaut kas ar šiem te salasītajiem gliemežiem jādara. Ja, un tā, ja mēs no zemes tas ir nācis uz zemi, viņam būtu tā kā jānonāk, tad sāls nav tas labākais priekš mūsu augsnes auglības un augsnes veselības. Tad tas, ko mēs varam darīt, drīzāk tas varētu būt vai nu verdošs ūdens, piemēram, ja, ar ko var apliet, vai arī, ja, piemēram, tie gliemeži būtu maisiņā, un mēs to maisiņu aiztaisam ciet, tad gliemeži principā vienas dienas laikā iet bojā. Viņos ir gana daudz mitruma, ja, un veidojās, un ko tad darīt pēc tam ar šo te gliemežu masu, kas ir gājusi bojā. Ja, tad katrā ziņā dzīvus gliemežus noteikti nenesam uz komposta kaudzi, jo tur viņiem ir brīnišķīga barotne. Ja. Drīzāk tad mēs šos beigtos gliemežus varam norakt, ja, vienā lāpstas dziļumā, ja, tad, kad viņi jau ir gājuši bojā. Ja. Un arī vakardien sazinājos ar Arturu Stalažu, viņš stāstīja interesantu pieredzi, kad, ja pie beigtiem gliemežiem iemetot dzīvu gliemezi, tad burtiski vien 30 minūšu laikā arī tas gliemezes dzīvais iet bojā. Tā kā, ja viņiem nav kur baroties, ja viņiem nav šī te mitruma, viņiem ir noslēgta vide, kur ir viņi paši pietiekami mitri, viņiem ir augsta potence ļoti ātri iet bojā. Ja? Tā kā, ja jūs radat šādus apstākļus, jūs varat ātri panākt to, ka viņi ir beigti un tad vienkārši norakt. Tas ir viens no tādiem veidiem drošiem. Var ierīkot slazdus. Šodien arī stāstīšu par vienu slazdu veidu, kā varētu taisīt. Tad uzrokam dārzu pirms sala. Tas ir tas, ko varētu īstenot arī lauksaimnieki. Ja? Tad arī, ja mums ir mūsu sakņu dārza teritorijā, mēs arī šādu te praksi varam piekopt, lai izaicinātu šos, izraktu ārā šos te gliemežu ziemošanas vietas un dotu barību putniem un salam vaļu, lai iznīcina šīs olas un jaunos īpatnus. Pīles ir atzīts, ka no putnēm ir vienas no tādiem, ja mēs esam nolēmuši, ka mēs varētu turēt pīles, ja nemaldos skrējēji pīles bija tās, kas ir visefektīvākās uz gliemežu, ieši arī uz Spānijas kā gliemežu iekļaušanu ēdienkartē. Tad mēs par mulčēšanu, jā, tās varētu būt arī mazākās teritorijās skaidas, skujas, viss, kas varētu bojāt gliemežu ķermeni un kas viņiem nepatiktu priekš pārvietošanās. Nu, un tad katrā ziņā uzraugam arī tos slēpņus, kurā vietā. Tās ir komposta kaudzes, tie ir zem dēļiem, viņiem patīk slēpties, zem akmeņiem, ja? Vai nu mēs likvidējam tādas čupas sakrautas, ja? Vai nu arī regulāri viņas apsekojam un skatāmies, lai viņi tur nebūtu, lai tad viņus savācam no turienes. Tas arī ir veids, kādā veidā savākt, jā. Dace, bišķītiņ tev pārtraukšu, paturpināt pie tā iepriekšējā ienāca tieši jautājums no Lailas, kā rīkoties ar gliemežiem komposta kaudzē? Jā, mēs šādu te jautājumu tā vairāk dziļāk apskatīsim pašās beigās pie tiem jautājumiem, jo mums par komposta kaudzēm ir diezgan daudz. Virzīsimies uz priekšu, lai tiem, kam jāskrien par metodēm, un pašās beigās tad vairāk tieši par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Un tātad tādas galvenās metodes principiāli atšķirīgas mums ir 6. Tātad mēs runāsim par 6 dažādām metodēm. Neviena nav laba vai slikta, katrai ir savas priekšrocības, un mans mērķis ir šodien jums izstāstīt, lai jūs izprotat katras tās metodes stiprākās puses un vai jūs viņu varētu pielietot. Un labajā pusītē šeit es izcēlu, kur, manuprāt, būtu visefektīvāk lietot. Un tagad, kad mēs runāsim par nematodēm, es to redzu piemājas dārzi vai arī siltumnīcas, ja? Kur varētu būt nematodes visefektīvākās. Nematodes, kas tad tie tādi ir? Jau jūs te bildītē redzat, tie baltie, tādas mazi posmu, tādi veltņu tārpiņi,
jo tas lielais brūnais, ko jūs redzat, tas ir kaitēklis, jā, tas var būt gliemezis, atkarībā no vai kāds cits augsnē mītošs kaitēklis. Katram ierobežojošajam organismam ir cita nematode, uz kuru tas darbojās. Tāpēc pie risinājumiem tabuliņā pirmajā kolonā jūs redzat nematodu nosaukumus, kas ir ļoti būtiski, kuri tad iedarbojas tieši uz gliemežiem. Ja? Ne visas nematodes iedarbojas uz gliemežiem. Ja tam nematodes ir tādas, kas bojā kaitēkļus, un ir tādas, kuras vairojās tieši kaitēkļos iekšā, un mums izmantojam kaitēkļu ierobežošanai. Viņas ir ļoti dažādas. Ja? Tātad šeit ir divas sugas minētas, kas strādā tieši uz gliemežiem. Kas tad mums ir, kā tad mēs šīs nematodes mēs saņemam tādās paciņās, ja? Tur ir noteikta attīstības stadijā šī nematode. Nematodes tiek uzglabātas leduskapī pie +5 grādiem, netiek sasaldētas. Viņām ir salīdzinoši īs šis te lietošs, kad viņas ir aktīvas šis te periods, kad jūs varētu teikt tā kā iepakojuma derīguma termiņš, šī iemesla dēļ brīvā tirzniecībā viņas nav nopērkamas nematodes, bet viņas tikai uz pasūtījumu. Vidēji tas derīguma termiņš atkarībā no iepakojuma lieluma var būt vidēji apmēram kaut kādu mēnesi. Ja? Tas nozīmē, nav tā, kad jums tūlītās dažu stundu laikā ir jāmetās virsū, viņas jāizlieto, ja? Un tomēr ir tāds ierobežojums. Vēlams ir izmantot visu iepakojumu vienā reizē. Ja, tādēļ arī to ņemam vērā. Iepakojumi ir salīdzinoši nelieli, bet jāņem vērā, ka ir diezgan augstas izmaksas. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šeit visas cenas, ko es esmu minējis, tas ir šī gada uz oktobri, ja, piemēram, 66 eiro par 30 M. Šeit nav grami, šeit nav litri. M nozīmē miljons īpatņu, ja, kas būtu uz 100 kvadrātmetriem. Tātad tas ir tas ieguldījums, cik daudz būtu vajadzīgs, lai 100 kvadrātmetros ierobežotu nematodes. Lietojam nematodes mēs tad, kad ir aktīvi gliemeži, tad nevis tagad, kad ir jau visi iet ziemot, bet pavasarī tad, kad temperatūra paceļās augsnē kaut kādi 5-10 grādi, tad būtu jau īstais brīdis, kad mēs varam sākt domāt par nematodēm. Tātad apstrādes varētu būt arī vairākas, bet kā tad tās nematodes īstenībā darbojās? Viņas iekļūst iekšā šajā gliemezī pa dabīgajām atverēm un savā darbības rezultātā vairojās un gliemezis iet bojā, pēc tam šī nematode pārvietojās un turpina meklēt savu nākamo upuri. Tas ir tas darbības mehānisms. Līdz ar to mēs to darbību neredzam, bet nav tā, ka nematode strādā tikai, teiksim, nedēļu vai 2, kamēr vien viņi ir mitrums pietiek augsnē, jo nematodes augsnē pārvietojas pa mitrumu, kamēr pietiek mitrums, kamēr pietiek gliemežu, nematodes turpina darboties. Ja mēs redzam pēc kādām 2-6 nedēļām, ka gliemeži joprojām ir, tad mēs varam apstrādāt kārtot. Ja? Tātad skatos, ko es vēl neizstāstīju. Jā, svarīgi, lai augsnē ir mitra, un mēs varam lietot arī, varētu teikt, tā kā strādā gan uz maziem gliemežiem, gan uz lielākiem gliemežiem, ja? Uz dažādiem. Un, jā, galvenais ir ievērot sugas un uz pasūtījumu. Kurā vietā var pasūtīt un kā, beigās tur būs arī, mans e-pastiņš arī jums ir, bet var lielākajos dārzkopības centros, tādiem, kuriem ir aprīkots ar leduskapi, var arī pasūtīt. Tā skaitā arī Agrimatko var pasūtīt. Nākamais preparāts ir šogad 1. gadu, bet mēs esam iztestējuši jau dažādos veidos. Preparāts saucās Smell Stop. Tas ir veidots uz augu ziepju bāzes. Tātad augu ziepes. Nav biocīds, nav reģistrēts auga aizsardzības līdzeklis, tam ir pilnīgi citāda iedarbība. Kā tad šis preparāts strādā? Tātad tas ir šķidrums, gatavs lietošanai, ir divējādi iepakojumi.
Viens ir tāds jau pulverizators puslitrīgs, jā, ar smidzinātāju galā, un var arī iegādāties arī 5-litrīgajās kannās, ko tad mēs 1:1 ielējam smidzinātājā un izmantojam. Tātad pirmais apstrādes veids ir, ka mēs uzsmidzinām uz augiem, uz gliemežiem, un gliemeži burtiski 10 minūšu laikā izšķīst. Kas notiek ar augiem? Ja tas ir zaļš augs, esmu pati pārbaudījusi, augiem tas pilnīgi neskādē, tas ir droši, kā jūs teicat, tās ir augu ziepes, viņas pēc tam noskalojās. Ja tie ir ziedoši augi, tad es esmu novērojusi, ka tas zieds nejūtas tik labi. Tādēļ es neieteiktu lietot, viņi nenobrūnē, viņiem neveidojas pleķi, bet es vienkārši var redzēt, ka uz ziediem smidzināt nevajag, nav ieteicams. Bet uz augiem pilnīgi nav nekādas izmaiņas. Un gliemežs iet bojā tūlītēji, un kā mēs to redzam, ja tie ir gliemeži ar mājiņām, tad, ja mēs uzpūstu uz gliemeža, tad paliek, viņš tā kā noburbuļo un viss, un čaumulīte ir tukša. Viņš vienkārši izšķīst vārdu tiešajā nozīmē. Lielajiem Spānijas kalngliemežiem mēs to redzam, ka gliemezis ir burtiski dažus centimetrus vēl veidojis tādu kā šo te kļotaino pēdu, mēģinājis pārvietoties, un pēc tam mēs redzam tādu gliemeža garumā brūnu pleķi, kur viņš ir izšķīdis. Tā dzīvē tas fiziski izskatās. Otrais apstrādes veids, ko mēs nevaram paveikt ar granulām, bet varam ar šo te šķidrumu, ir vertikālās virsmas. Tās ir siltumnīcu sienas, tie ir pagrabi, tur mēs nevaram neko nokaisīt. Bet ja mēs uzpūšam, tajā brīdī, kad mēs uzpūšam, gliemezis uzreiz nokrīt zemē, un tieši notiek tas pats process, kā kad mēs nosmidzinām gliemezi, kas ir pārvietojies pa celiņu. Ja? Gliemezis tūlītēji iet bojā, izšķīstot. Un trešais veids, ko mēs varam darīt, ir slazdu veidošana. Slazdu veidošanas princips ir tāds, ka mēs ņemam tādu trauku. Kas tas var būt? Tie var būt, pieņemsim, no 5-litrīgās ūdens pudeles nogriezt apakšējā daļa. Ja? Tad mēs viņu piepildam ar šo te snailstopu šķidrumu un vidū veidojot, pieņemsim, no puslitrīgās ūdens pudeles apakšdibentiņu nogriežot, mēs veidojam tādu kā saliņu, kurā mēs ievietojam ēsmu. Tātad, kas var būt par ēsmu, kas pievilinātu? Tur var būt tas pats mūsu labi zināmais labs alus, tur var būt rudu maize izšķīdināta, tur var būt kāds ābols, kas ir sācis bojāties, tur var būt veikti gliemeži, kas arī ļoti pievilina. Tur var būt arī vitrols. Mēs runāsim tālāk par granulām, kurām ir speciāli pievienota tāda viela, saucās atraktants, tāds pievilinošā viela. Arī to var likt vidū. Un tātad šie gliemeži no malām lien iekšā, viņi sajūt šo smāžu, viņi šķērsojot snailstopu, ejot uz šo te ēsmas saliņu, vienkārši izšķīst. Ja? Tā tas darbojas, ko mums ir jāņem vērā barotni veidojot, ka ir jābūt atverēm, pa kurām gliemezim iekļūt iekšā, un vēl mums ir jāņem vērā, mēs to varam to ūdens pudelē izgriezt tādus robiņus, pa kuriem te viņiem ierāpot. Un vēl mums ir snailstopu šķidrumam nav derīguma termiņa, viņš darbosies visu laiku, kamēr viņš neatšķaidītos ar lietus ūdeni, ja tiem slazdiem, tām barotītnēm. Līdz ar to mums vajag uztaisīt arī tādu vāciņu. Kādu vāciņu vienkārši, lai lietus ūdens netiek tajos slazdos iekšā. Tāds ir tas princips. Strādā ļoti labi. Tas, ko es esmu izmēģinājusi ar kādām 5-6 šīm te pievilinošām vielām, man personīgi vislabāk strādāja uz vitrogābēju, šīm te gliemežu granulām nāca gliemeži, tieši Spānijas kailgliemeži es testēju Rojas parkā, un tad vēl ļoti labi nāca uz izmērcētu rudzu maizi. Viņiem kaut kā tā smarža patika, tur es redzēju vislielāko interesi. Un tiešām viņi šķērsojot šo te snailstopu ezeru, varēja redzēt, kā viņi ir gājuši bojā. Nu, lūk, tātad
vienlīdz labi darbojās. Šis ir viens no retajiem preparātiem, kas lieliski strādā uz olām. Bija tāds jautājums arī, kad, ja nopļaujat zāli un pamanat, ka tur ir olas, uzsmidziniet šo te snēlstu virsū, ja? Uz visa izmēra gliemežiem, gan ar mājiņām, gan bez mājiņām. Tātad, kā jau augu ziepes, bioloģisks, vidē viegli noārdās, satura darbīgā viela ir šī te no augu ekstraktiem iegūts, izveidotas ziepes, un 2 dažādi fasējumi. Abi 2 ir arī patreiz nopērkami. Un arī neatkarīgi no laika apstākļiem, ja tagad iziet ārā, viņam nav tā, ka tur temperatūra, ja jūs redzat gliemezi, tad snēlstups. Profilaktiski nelieto, profilaktiski mēs varam slazdus veidot, ja? Bet šo te uzpūšanu virsū uz gliemežiem, redzam gliemezi uzpūšam. Tā tas darbojās. Nākamais preparāts saucās Kalimak. Un ļoti iespējams, reti kurš par to ir dzirdējis, jo preparāts vēl nav bijis pārdošanā. Pārdošanā būs tikai ar nākamo pavasari. Kas tad tas ir? Tas ir viens no retajiem preparātiem, ko var izmantot smidzinot. Smidzinot, pievienojot klāt, vienalga, vai tas ir mēslojums, vai tas ir kāds insekticīds, vai akaricīds, vai slimību ierobežošanai kāds līdzeklis. Līdz ar to var izmantot arī lielajā lauksaimniecībā, to var izmantot arī pilsētvidē, ja vien veicat kādus smidzinājumus. Un šis ir viens no retajiem līdzekļiem, kas darbojās profilaktiski. Ļoti specifisks. Tātad, arī bioloģisks, šķīdums ir no augu ekstraktiem un pievienots arī ir mangāns. Viņš iet mēslojuma reģistrā. Kā tad reāli iegādēji nav nepieciešama apliecība, ja? Kā tad tas reāli darbojās? Mēs uzsmidzinām uz šiem te augiem, augu šūnas maina savas garšas īpašības priekš gliemežiem. Un viņš kļūst neinteresants gliemežiem. Gliemeži nēd šādus apstrādātus augus. Ja? Bet savukārt priekš cilvēka garšas īpašībām šis šī auga augļi nemaina garšu. Ja, piemēram, mēs apstrādātu salātus, tad mēs nejūtam šīs te garšas izmaiņas. Viņi neizmaina garšu. Salāts garšos tieši tāpatās. Bet var lietot nākamajā dienā pēc apstrādes šo te uzturā, vai tas ir zemenes, vai tas ir kāda cita no ražām, kas mums ir jāiegūst. Ja? Bet gliemeži dodās prom, meklējot reāli vietas, kur viņi varētu baroties. Ja? Viņi šādus apstrādātus augus nēd. Tas darbojās, varētu teikt, tā kā repelents, kā vairogs. Ja? Jūs nosmidzinat un gliemeži dodās projām. Kas ir svarīgi ievērot, ka šiem te preparātam ir ļoti svarīgi sagatavot ūdeni atbilstoši, tātad mums ir jāpaskābina līdz pH 5. Piemājas dārzos mēs to varam darīt ar Vito pH 5, ir tāds speciāls puslitra pudelīti, ja, un savukārt profesionāļiem tas būs Spray Plus. Tas ir speciāls līdzeklis, kas gan noregulē ūdens pH, gan arī samazina bikarbonātu daudzumu noregulē. Ja? Līdz ar to mēs lielisks līdzeklis, ko varam izmantot tieši, ja mums ir jāveic smidzinājumi. Ja? Sagatavot ūdeni smidzinājumiem. Par to būs arī plašāks seminārs novembrī, kur varēs ņemt līdzi savu ūdeni no savas ūdens ņemšanas vietas, ko jūs izmantojat smidzināšanai. Un noteikti kāds tad ir šis te bikarbonātu daudzums, un arī, lai varētu saprast, cik daudz ir vajadzīgs. Tas attiecās ne tikai šī gadījumā uz Kalimak preparātu, bet arī citus preparātus, lai viņi darbotos maksimāli efektivitāti. Ja? Nu, un vēl, lai pastiprinātu, ir tādi augi, kuriem varbūt ir tādas zīdainākas, vaskainākas, matainākas, ādainākas lapas. Tad mēs pieliekam klāt vēl virsmas aktīvo vielu un uz silikonu bāzes. Tā varētu būt Bonagol. Tur ir gan mazie fasējumi, gan lielāki. Ja? Kalimak tā tad ir bioloģisks preparāts, ja? Neveido nekādas atliekvielas, ir dažādi fasējumi.
Tā kā, ja, teiksim, mēs runājam par lauksaimniekiem, tad apmēram jārēķinās, izmaksas kaut kur ap 35 eiro būs uz hektāru ar nodokli, ja. Tā kā tāds pilnīgi jauns preparāts būs arī iegādājums. Gribēju vēl pajautāt par Snailstop un Kalimaku, vai viņus var izmantot arī bioloģiskajās saimniecībās? Snailstop nav nekādu ierobežojumu izmantot bioloģiski, tas ir uz auga ekstraktu bāzes, un Kalimaka to var izmantot bioloģiskās saimniecības. Šeit arī norādīta ir priekšpēdējais punkts, te arī norādīts bioloģisks. Ja? Tātad arī var bioloģiskās saimniecības. Kaut kam skaņot, tu vari vēlreiz atkārtot par Kalimaku? Jā, tātad šeit arī, kur ir uzskaitīti punktiņi pie raksturojuma, priekšpēdējais punkts ir norādīts, kad preparāts ir bioloģisks. Visi preparāti, kas ir bioloģisks, te ir arī norādīti. Un mums būs beigās arī salīdzinājums. Nākamais preparāts ir granulēts. Preparāts saucās slaks un satur dzelzs fosfātu. Tirgū ir principā no granulām, bioloģiskajām granulām, lielākoties visas šīs bioloģiskās granulas satur dzelzi un fosfātu. Tātad dabā vidē noārdās par augu barības vielām, dzelzi un fosforu. Ja? Ir tirgū sastopami arī citi preparāti, Aeronmax, Feromols, varbūt esat dzirdējuši, viņi ar mazāku koncentrāciju, varbūt, bet šī gadījumā mēs vairāk fokusēsimies par principu izstāstīt, lai saprastu, kur ir tā viņa lietošanas vieta. Ar ko sluks ir īpašs, kad šīs granulas ir ļoti lietus noturīgas. Tiem, kam ir svarīgi, kad ir mitrie laiki, noteikti iesaku izvēlēties slaks. Ja mēs redzam pirms lietus, ka granuliņas ir izkaisītas, pēc lietus, kad ir bijuši 11 mm, mēs redzam, ka šīs granulas joprojām saglabā šo cilindrisko formu. Un to var izkaisīt lieliski arī lauksaimnieki ar minerālu mēslu kaisītāju. Šīs te dzelzs un fosforu saturošie preparāti ir draudzīgi mājdzīvniekiem. Tātad sunīši, kaķīši, ezīši, sliekas, mūsu labie kukainīši, kā bizbizmārītes. Ja? Un kā tad šis preparāts slaks iedarbojās? Tātad gliemezim šī granula ir jāpēd. Ja? Gliemezis, neizdalot nekādas gļotas, ja? Noslēpjās savā slēpšanas vietās. Tas nozīmē, ka jūs neredzat ne vairs granulu, ne vairs gliemezi. Kad mēs atkārtojam apstrādi, tad sāk parādīties atkal gliemeži no jauna. Ja? Nav nekādas ietekmes uz olām, ja? Tad gliemezim ir jāpēd. Un, efektīvs salīdzinot ar metaldehīdu, ko mēs pēc tam pieminēsim, šīs te granulas strādā gan vēsākā temperatūrā, tātad mēs viņus varam lietot agrāk pavasarī un vēlāk rudenī. Ja? Kad gliemeži ir aktīvi, lietojam slaksu. Ja? Tas ir īstais laiks. Ir bioloģiski reģistrēts, bet jāatcerās, ka tā ir, kāpēc šeit nav piemājām, nedeg koši oranžais tādēļ, ka tas ir 2. klases auga aizsardzības līdzeklis. Tātad to iegādē ir nepieciešama apliecība šī preparāta. Ja? Fasējums ir 10 kilogramīgs, bet dodamies tālāk pie maz līdzīga un tai pašā laikā atšķirīga preparāta. Te mēs redzam visām 3 lietotāju grupām, lauksaimniekiem, pilsētām un piemājas dārziem būs darams Vitrols GB. Tādēļ, ka to iegādē nav nepieciešama apliecība, arī tas ir bioloģisks, ja, arī satur dzelzi un šī gadījumā pirafosfātu, tātad maz druciņš savādāks. Un ar ko tad viņam ir tā galvenā atšķirība no slaks, no mūsu iepriekš minētā? Tātad pirmām kārtām iegādē nav nepieciešama apliecība. Otrais, lietus noturība vitrolam, slaksam būs augstāka nekā vitrolam, bet savukārt iedarbības ātrums vitrolam būs ātrāks, slaksam būs lēnāks. Ja? Tad ir
katram ir savas priekšrocības. Un vitrolam, tātad vitro šo te granuliņas mēs varam lietot gliemežu invāzijas vietās, gan dekoratīviem augiem, gan mēs varam lietot tur, kur ir zemenes, kartupeļi, ja. Devas nemainās, tāpatās kā slaksam, tie ir 7 kg uz hektāru, jeb 7 grami uz 10 kvadrātmetriem, tā deva saglabājās, un ir tātad arī šī te draudzīgums sunīšiem, kaķīšiem, ezīšiem, sliekām un visiem kukainīšiem labajiem, kas ir. Ja? Tas, ar ko vitros ir īpašs, ar ļoti, ļoti draudzīgu cenu. Tātad ir ļoti dažādi fasējumi, ir gan 250 gramīgs, ja, gan ir kilogramīgs. Šie te mazākie fasējumi, tiem ir jāreķinās līdz 1. novembrī plāno mainīties cenas. Ja viņiem ir derīguma termiņš 5 gadi. Ja kādam kas vēlas no granulētajiem, es tiešām piemājas dārziem iesaku izvēlēties vitrolu, ja, un ļoti efektīvi strādā. Jūs neredzēsiet pēc tam, izkaisiet granulas, gliemeži apēd granulas un pazūd savā salās. Nav ne gļotas, nekā, nav ne gliemežu, un ja jūs redzat, kā kaut sāk parādīties, uzkaisiet. Un tiešām ļoti draudzīga cena ir. Bet, ja ir nepieciešams lielāks fasējums, reizēm saka, kāpēc? Mēs arī gribam, mums ir liela platība. Arī 20 kg fasējumu piemājas dārziem pilsētvidē jūs varat nopirkt bez apliecības, ja? Un šeit ir 130 € ar PVN par šiem te 20 kilogramiem. Ja? Zemniekiem ir izstrādātas speciālas granulas, lai viņi varētu izkaisīt ar minerālu mēslu kaisītājiem, un šie te 20 kilogramīgie un tonnīgie fasējumi, ja, jau nāk ar tādām speciāli izmēra granuliņām, lai viņi varētu kaisīt. Arī līdzīgi tāpatās, kā bija par slākstu, tātad varam lietot agrāk, pavasarī un vēlāk rudenī, salīdzinoši, tas vairāk attiecās uz lauksaimniekiem. Ja? Es teiktu, no tāda platību izmaksām šis patreiz ir viens no visizdevīgākajiem tīri finansiāli. Un tad pēdējais apskatāmais preparātu grupa, varētu teikt, tie ir metaldehīdu saturošie. Šie tad ir ķīmiskais līdzeklis. Reģistrā mums ir gan Meridians, Lima Oro, ir arī Gusto, ja, bet tam ir zemāks šis te metaldehīdu saturs iekšā, ja, tur ir 30 grami. Runāsim par meridiānu, piemēram. Ja meridiānam ir dažādi fasējumi, ir gan 1 kilograms, gan arī lielāki maisi, kas ir uz 25 kilogramīgie. Ja. Zemnieki var nopirkt vēl lielāks fasējums, ja ir nepieciešams, bet šeit iegādē ir nepieciešama apliecība. Līdz ar to lauksaimnieki un pilsētvide, ja, apzaļumotājiem tas varētu būt interesanti. Izkaisam gliemežu, tur, kur mēs redzam gliemežus, jārēķinās, ka preparāts strādā ļoti ātri, tiešām efektīvs preparāts, bet tās gļotas, tas beigtais gliemezis, turpat tās arī paliks. Ar to mēs varam, atšķirībā no dzels un fosforu saturošie, kas noslēpsies šie te gliemeži, jūs neredzēsiet ne granulu, ne gļotas, ne arī pašu gliemezi vairs. Ja? Tad metaldehīdam jūs redzēsiet visu, jūs redzēsiet granulas, kas jau vēl kāda nav apvērsta, jūs redzēsiet beigtos gliemežus, jūs redzēsiet gļotas, ja? Bet preparāts strādā ļoti ātri, deva tāda pati 7 kg uz hektāru. Ja ir nepieciešams, mēs pēc nedēļas pusotras atkārtojam apstrādi, gadā atļautas 2 apstrādes. Tad ķīmisks preparāts, ļoti strikta regulācija, kur mēs to varam lietot. Ja, tad, ja mēs runājam par pilsētvidi, tad tās būs dekoratīvās kultūras zālājā, jā, mēs varam to lietot, jā, bet jārēķinās, ka tas ir ķīmisks preparāts, līdz ar to šis ir no visiem pieminētajiem līdzekļiem, visagresīvākais tieši uz dzīvniekiem, jā, tātad runājot vēl par to, kas tad ir kā tad ir ar mitrumu un granulām, jā, kā tad kaisīt. Visas granulas ir veidotas tā, kad mitrā laikā šīs granulas kļūst visefektīvākās, jā. Tātad tās kļūst visapetilīgākās priekš gliemežiem, gan par to dzels un fosforu saturošo, gan par šo te metaldehīdu saturošām runājot, jā.
Tātad, ja mēs vēsā laikā, tad gliemeži ir mazāk aktīvi, līdz ar to tas atūdeņošanās process, ko izraisa metaldehīds, norit daudz lēnāk, līdz ar to vēsā laikā metaldehīds ir mazāk efektīvs, siltā laikā būs efektīvāks, un tātad preparāts ir ķīmiskas izcelsmes, vistoksiskākais no visiem pieminētajiem līdzekļiem, visam katrai lietai ir sava vieta, un tātad mēs izvairamies no šī te meridiāna lietošanas, piemēram, salātiem pēdējās attīstības stadijās, pieņemsim, jo var iekrist žāklītēs, ja? Tātad, un vispār izvairamies lietot uz ēdamajām auga daļām, ja? Te mums ir pieminēts kultūras, salāti, āvenes, kazens, ja? Tad uz ēdamajām daļām mēs nekaisam, mēs kaisam apkārt augiem, ja? Un tad arī mēs nekaisam, ja ir spēcīgs lietus gaidāms. Ja ir tāds rasinātājs, tad šī granula kļūst apetilīgāka un ir ļoti labi, ja? Bet ja jau ir spēcīgs lietus, tad viņi var izšķīdināt šīs te granulas un viņas kļūst mazāk efektīvas, ja? Tas ir par metaldehīdu saturošajiem preparātiem. Nu, un tad te ir mazdrusciņ tāds apkopojums par visām preparātiem, ko mēs runājām. Tātad nematodes mums ir bioloģiskas, ļoti efektīvas, diemžēl diezgan augstā cenā un ir jāpasūta iepriekš, bet tas varētu būt risinājums piemājas dārziem, un arī, es minēju, siltumnīcas varētu būt ļoti labs, un tas ir jāsalej augsne, ja? Tātad jāsalej tur, kur... Un tad jau mitrumā pārvietošies šīs nematodes un meklēs savus upurus. Snēlstops, tas bija smidzināms, ja? Tas ir tāds jaunums, organiskas izcelsmes un tūlītējs efekts, uzsmidzinām un uzreiz redzam, neaizstājams vertikālām virsmām un varam veidot slazdus. Tā kā tiem, kam tas ir aktuāli, tad jaunais Kalimak. Tātad preparāts, ko mēs varam arī izmantot lielajā lauksaimniecībā un veidot tādu kā aizsargu. Ja? Gliemeži reāli dodās prom, viņam ir repelentas īpašības un lieliskas izmaksas, ja? Zemes izmaksas, kas arī nav maz svarīgi. Ja? Lokāla sistēmiska iedarbība, tātad nenoskalojās ar lietu. Augi šo preparātu uzņem savajā šūnsulas apritē. Ja? Līdz ar to viņam arī ir ilgāka iedarbība, 1-2 nedēļas aizsargā šos te augus no gliemežiem. Slaks ir bioloģisks līdzeklis, lietus noturības, bet otrā klase, tātad apliecība vajadzīga, tādēļ mums nav piemājas dārziem ķeksītes, ja? Bet lieliski ūdens noturīgas granulas, ja? Un vidēji sadalās par dzelzi un fosforu. Vitrol GB šogad ir 1. gadu, bet jau kļuvis par populārāko preparātu priekš pilsētvides un piemājas dārziem. Un bioloģisks, ātra iedarbība, agri varam lietot, vēlu varam lietot, neredzam ne gliemežus, ne viņu gļotas, un viņi paslēpjās savās slēpnītēs. Tas ir augsnes virspusītē vai arī kaut kur žaklītē pie augu sakņu kakliņa. Ja? Lieliska cena. Ja? Meridiāns tātad ir ķīmisks, preparāts ir ļoti efektīvs, ātri darbojās, lielajiem lauksaimniekiem populārs, bet var lietot arī pilsētvidē, bet jārēķinās ar visu, kas no tā ir izrietošais. Ja? Nu, es ceru, ka jums radās priekšstats par to, kā preparāti viens no otrā atšķirās, kur tad var šos preparātus iegādāties. Var lielākajos dārzkopības veikalos, un Agri Matko tie ir Rīga, Iecava, Valmierā ir veikali, šeit norādīja arī telefons, var pasūtīt arī internetu veikalā, ja jums ir interese, ja. Mums ir arī pārstāvi, kas var nokonsultēt, var izstāstīt, var pieņemt pasūtījumu, tas varbūt vairāk interesētu zemniekus, ja. Vai arī, piemēram, apzaļumotājus, ja, tad tur var pakonsultēties ar mūsu reģionāliem pārstāvjiem. Nu, un tad pēdējā sadaļa, pēdējā pusstunda veltīsim jautājumiem. Izslēgšu šo te prezentāciju, atgriezīšos pie jums.
Un tad iziesim cauri. Es ceru, ka jūs atradīsiet savas atbildes, bet ja jūs neatradīsiet, tad es būšu droši rakstīt čata grupā, un Zanda man pēc tam nolasīs, ja mēs nebūsim jau uz to atbildējuši. Vai arī vispirms, Zanda, varam sākt ar taviem jautājumiem? Vai tu redzi kādu jautājumu? Jā, es varbūt tās varētu Sākam par ar tavējiem. nemetodēm par nemetodēm jautājums, vai viņas ir jāsalēsta vai var ar smidzinātāju, tā kā piemājas dārzā, un vēl par nemetodēm, vai viņas var arī nonākt, kas notiek, ja cilvēks viņu apēda, jo ka kaut kur varētu būt uz zaļumiem tās nemetodes. Jā, tātad. Galvenais, tu man seko līdzi, lai es uz visu atbildu, lai neizlaižu neko. Tātad viens, kas attiecās pār to, lai mēs neapēstu nematodes. Nematodes augsnē ir arī tagad, un visos jūsu dārzos ir nematodes. Viņas ir tikai, viņas nav tik lielā daudzumā, lai viņas nodarītu būtiski kaitējumu jūsu gliemežiem. Tādēļ, jebkurā gadījumā, vai jūs esat apstrādājuši, vai jūs neesat apstrādājuši un vienkārši ir dabīgajā vidē esošās nematodes, jūs ņemt, un ja jūs ņemat izraujat burkānu vai bieti, jūs viņu nomazgājat, bet tas nav nematodes, kas ir patogēns gliemezim, nav patogēns cilvēkam. Tas nozīmē, ja es apēstu vienu karoti ar nematodēm, viņas man nenodarītu kaitējumu, tāpēc, ka tas nav cilvēku patogēns. Jā. Tās nematodes ir specializējušās, viņas īstenībā ir tā, ka no bioloģijas viedokļa nematodes pat nenodara kaitējumu gliemezim, bet savā dzīvības procesā izdala vielas, kas tad ir tas kaitējums, no kā tad tas gliemezis iet bojā. Bet tā ir vide, kur viņas vairojās gliemeža organismā, bet nevis citos organismos. Viņas nelien iekšā ne sliekās, ne ežos, ne kaķos, ne putnos. Ja? Viņas lien iekšā tieši gliemežos, tieši tās divas sugas, kas bija minētas slaidā. Ja? Tātad tas nav patogēns cilvēkam, tas ir pirmā atbilde. Otrā, attiecībā par smidzināšanu vai par laistīšanu, ir tā, ka kaut arī mēs ar aci neredzam, bet šīs viltņtārpiņi ir noteikta lieluma, līdz ar to izsmidzināt mēs nevaram, jo viņa iesprūdīs iekšā, tas viltņtārpiņš iesprūdīs filtros iekšā. Ja? Līdz ar to izsmidzināt nematodi mēs nevaram, un pie tam to leikanas sietiņu vienu mums vajag sabojāt, lai būtu paņemam ar karstu nagliņu, uztaisam lielākus caurumiņus tam vienam sietiņam, ja? Lai tad, kad mēs laistam, lai tās nematodes visas salaistītos. Ja? Tātad nevaram izmantot smidzinātāju, izmantojam laistīšanu. Vēl no tehnoloģijas viedokļa ir svarīgi, lai augsnes virspuse ir mitra, tātad mēs visu daram no 3 etapiem. Vispirms mēs samitrinam augsni, ja tas ir zālājā vai vēl kaut kur, mēs palaižam laistītāju, vai tas ir bijis lietus, pēc lietus arī ir ideāli. Ja? Tātad tas ir pirmais etaps. Otrais, mēs tātad apstrādājam ar šīm te nematodēm, salaistam ar nematodēm. Un trešais etaps, mēs ieskalojam iekšā tās nematodes augsnē, lai viņas var tur dzīvot, lai viņas var tur vairoties un gaidīt un meklēt savu upuri. Tātad mums vajag vai nu atkal palaist laistītāju, vai mums atkal vajag lietutiņu, vai mums atkal vajag visu salaistīt, un vēlams to darīt tad, kad diena ir nomākusies, ja? Jo nematodēm nepatīk spožs dienas gaisma, vai arī vakars. Jā? Kaut kur tu pazudi, bet tagad esi atpakaļ. Jā, viss ir kārtībā. Jā, tātad mēs to daram vakarā, vai arī agri no rīta, bet labāk vakarā, un tad, kad ir nomākusies diena. Ja? Par nematodēm es ceru, ka idejiski ir skaidrs. Jā? Vēl kāds jautājums? Vēl ir jautājums, kas nosaka sluks piederību 2. klasē, ja tas tik līdzīgs ar vitro? To nosaka, tātad pēc Latvijas likumdošanas reģistrāciju auga aizsardzības līdzekļiem veids to ražotāji. Ja? Tātad viņi arī ir tie, kas izvēlās, kā pozicionēt šo te produktu, un tas ir saistīts, kāpēc varbūt saistīts ar to dokumentu paketi, ar to izmēģinājumu daudzumu, ar to informāciju, ko viņi var valsts auga aizsardzības dienestam piedāvāt, ar to fasējuma veidu, ar ļoti dažādiem aspektiem,
kā tad viņi, principā, mēs gan mēs kā lietotāji nevaram šo procesu iespaidot. Ja? Tas ir kompānijas izvēle, kādā veidā viņi reģistrēs šo produktu. Un ir pilnīgi skaidrs, ka slaks nebūs, ka viņam nebūs maziņš fasējums kaut kādi kilograms, ja? Un ka viņš nebūs trešajā klasē. Jo tātad visa tā, varbūt tur ir kaut kāda vēl, to jautājumu varētu atbildēt Valsts augaisardzības dienesta cilvēki, bet iespējams tur ir jārunā reģistrācijas daļa. Ja, kāpēc tā ir? Ja? Tad liela izmēra komposta kaudzes pašvaldības organizētas pilsētvidē. Kas būtu efektīvākais profilakses nolūkos cīņā ar kailgliemežiem? Es vairāk no tāda praktiskā viedokļa mēģinot iedomāties to situāciju, kāda ir. Pirmkārt, noteikti ļoti rūpīgi izvēlamies, kur tad mēs to kompostu kaudzi taisam. Es saprotu, ka jums jau ir noteikta vieta, bet ja jums ir jārisina ar jautājums arī par gliemežiem, tad ir jārisina tas jautājums arī, kurā vietā tai kompostu kaudzei būt. Ja? Jo, ja tā kompostu kaudze būs tā, kā mēs viņu gribētu, kaut kur tā kā nost no visa, tā kā kaut kādā stūrī, tur, kur kaut kādā grāvja malā, meža malā, kaut kādā, vai tur loģiski, jo tā ir vienkārši, kā tu vari arī apkopt apkārt ap to komposta kaudzi. Ja? Varbūt, ka tā ir komposta kaudze ir nevis uz augšu, bet varbūt uz zemi. Ja? Tad kaut kas tāds, ko mēs liekam vienotru. Tad viens aspekts, ko es tā varu uzreiz iedomāties, tā ir vieta. Ļoti būtiski izvērtēt vietu, kur tad mēs taisam to kompostu kaudzi, vai viņa darbosies kā gliemežu pievilinātājs, vai mēs to kompostu kaudzi izveidosim tādu, lai tur, kuru mēs varam kontrolēt. Ja? Kontrolēt tos gliemežus. Un tad, ko mēs vēl varam darīt? Tad arī regulāri mēs varam šos gliemežus apkarot, izvēlēties, kādus materiālus mēs tur liekam tajā kompostu kaudzē. Un, ja mums ir jāliek, piemēram, protams, kompostu kaudzi mēs veidojam arī no šīs zaļās masas, tad varbūt mēs viņu varam taisīt tā kā pamīšus. Piemēram, ir kaut kāda zaļā masa, tad mēs uzliekam kaut kādu sauso masu. Piemēram, tās ir sausas koku lapas, tās ir kaut kādas skaidas, tad to brūno masu veidojam. Ja? Tad arī šie gliemeži, kas ir uz zaļās masas, viņi paliks apakšā, un mēs veidojam virsū, līdz ar to, ja tā vide nebūs piemērota gliemezim, ja, tad viņš vienkārši ies bojā, ja, tādā nepiemērotā dziļumā. Tas ir vēl tāds noteikti, tās ir pirmās lietas, kas man ienāk prātā. Jā. Tad vēl jautājums, kur oficiāli likt pašvaldībai pilsētvidē savāktos gliemežus, kur ir 500 litri un vairāk? Uz poligonu vest nedrīkst, nodot utilizācijas firmām nevar, neņem pretī. Kontrolējošās institūcijas pieprasa norādīt informāciju par utilizāciju. Jā, neesmu saskārusies ar šādu jautājumu reāli dzīvē, bet kāpēc tik daudz tie gliemeži, tā kā varbūt, kad ir es pat nezinu, no kura gala ķerties pie šī jautājuma. Varbūt sarunāsim tā, ka tas mans e-pasts, Zantu vēl var uzrakstīt čatā vēl vienreiz manu e-pastu, ka tieši šo konkrēto jautājumu mēs varētu, jo reiķiet, es šī gadījumā izstāstu vairāk par tiem preparātu darbības principiem, ja, ar ko viņi savā starpā atšķirās, lai jūs saprastu. Šī ir vairāk jautājums, kas attiecās par pilsētas atkritumu apsaimniekošanu. Es neesmu kompetenta par to, kādi ir tie noteikumi par pilsētas atkritumu apsaimniekošanu. Ja? Tur vajadzētu sazināties ar tām iestādēm un ar viņiem diskutēt. Ja es varu no savas puses ar kaut ko palīdzēt, tad dodiet ziņu. Varbūt jums ir vajadzīgs kādas datu drošības lapas, ja, ko satur šis produkts un kaut ko tādu, ja, to mēs varam jums piedāvāt, arī etiķeti, sastāvu, ja, tādas lietas, kas jums varbūt ir nepieciešams, lai jūs atrastu to risinājumu savā konkrētajā pašvaldībā. Tad vēl jautājums ienāca, ka netika pieminēts feremols, ko mēs arī piedāvājam.
Feromols tika pieminēts, tas tika pieminēts pie preparāta slags, jo satur tieši to pašu darbīgo vielu, tikai ļoti niecīgā daudzajāmā. Ja mēs runājām par sluksu, kuram ir pār pa 24% darbīgā viela, tad feromolam, ja nemaldos, ir zem 10, ja? Mēs viņu pieminēts ir prezentācijā, jūs viņu tur redzēsiet maziem burtiņiem tieši pie tā paša nosaukuma. Tur ir, bet tas ir senāks preparāts, kas bija ar ļoti nelielu koncentrāciju. Mēs runājām par būtiskiem risinājumiem, kas reāli spēja atrisināt, par modernākiem risinājumiem, varbūt tā varētu teikt. Kā jūs redzējāt? Jā, tad vēl viens tāds jautājums pēdējais arī, kas ir uzrakstīts, vai ir cerība, ka šie gliemeži izmirs vai pazudīs? Lietas mainās, bija mamuti, mamutu nav, tad ir būtiski jāmainās lietām. Man bija tāda pieredze apmeklēt vairākas valstis pēdējo gadu laikā, gan Skandināvijas valstis, gan arī Rietumē Eiropā. Es šos gliemežus redzu arī tur. Un neredzēju kaut kādus tādus kā apmeklējot kā viesi šīs valstis, es neredzēju, ka tur būtu kaut kādas plāksnes, kaut kādi brīdinājumi, kaut kādi cilvēki kaut ko staigāt un kaisītu. Es domāju, ka viņiem nevar būt, ka viņi neredz šo milzīgo invāziju, ja? Bet, kad, piemēram, pilsētas centrā es kāpju skatu tornī un visi pakāpieni līdz pat 100 metru augstumam ir pilni ar šiem te Spānijas kelgliemežiem, es domāju, ka viņi arī domā, kādā veidā to izdarīt, bet tādus redzamus veidus es neredzēju. Patreiz tie apstākļi, visi kādi ir mūsu reģionā, ir ļoti labvēlīgi, gan šie gliemeži spēj pielāgoties, mitrums, siltums, viss viņus apmierina, kāpēc gan, lai viņiem nebūtu šeit, ja? Mums ir jāatrod kaut kāds, dzīvojam mēs, jāatrod kaut kāds kompromiss, varbūt tanīs, kur viņiem būtu un kur nebūtu. Ir kāds vēl jautājums? Jā, ienāca vēl 2 jautājumi. Pirmais jautājums ir, vai pelēkie ar melnām galvām ir spāņu stadija? Nē, pelēkie ar melnām galvām ir tur, kur bija tie zilie uzrakstiņi par to, kur var apskatīties invazīvās sugas, tur jūs redzēsiet šo melngāvu gliemezi, apskatāties, attaisiet vaļā šo saiti un salīdziniet ar savu gliemezi, vai viņš tā izskatās. Nē, Spānijas gliemeži arī ir dažādi, bet viņi pārsvarā visi ir vienā krāsā, viņi bēdz būt melni, brūni, sarkani brūni, ja? Bet es saku, gliemeži ir ļoti, ļoti dažādi. Un, lai noteiktu sugu precīzi, mēs te varam tikai spēlēties ar vārdiem. Griežamies pie speciālistiem, ja tas tiešām ir būtiski. Piemēram, kur es redzu, kur ir tiešām jēga griezties pie speciālistiem, ja jums lauksaimniecībā ir kāds gliemezis, kuru jūs gribat saprast, kā labāk ierobežot, un viņi regulāri apdraud jūsu ražu, tad noteikti ir vērts griezties pie speciālistiem, noteikti sugu, pēc dzimuma orgāniem viņi noteiks, un nosakot sugu, pēc tam jūs varēsiet iepazīties precīzi ar viņu bioloģiju, un tad visefektīvāko veidu atrast, kā viņus ierobežot. Tad vēl otrs jautājums ir, vai elektriskie gani arī strādās kelgliemežiem? Nevaru iedomāties, kādā veidā to varētu realizēt. Neesmu par to dzirdējusi. Īsti tā kā nevar iedomāties, kā tas varētu būt, jo gliemeži, viņiem ir pa kaut ko jāpārvietojās, bet, nezinu, ja kādam ir, varat ierakstīt, ja kādam ir tāda pieredze, bet es tā nevaru ne domās iedomāties, kas ir, es arī esmu dzirdējis par kaut ko tādu. Vai, Dacī, tu vari lūdzu vēlreiz pateikt, kāda bija tā saite, kur var apskatīties gliemežu veidus? Tātad prezentāciju jūs visi saņemsiet, un tur kaut kādā 2., 3. slaidā ir ar ziliem burtiņiem norādīta saite par invazīvām sugām, kuras var atpazīt pēc attēlu. Tad jautājums ir, daudz ir sākuši apkarot ar dzelzs un varas sulfātiem, vai tas ir droši augiem un apkārtējai videi? Dzelzs, sulfāti, tas ir īslaicīgs risinājums. Efektivitāte noteikti ir zemāka. Tas ir
viss ir atkarīgs par devu, jo, lai tu gliemezi ierobežot, tur jābūt ļoti augstām devām, un tas jau kļūst, pastāv risks būt toksiskam. Un tad vēl Nepavēlti ir izvēlētas šīs te darbīgās vielas, kas ir efektīvas gliemežiem un nenodara kaitējumu augiem. Tad vēl jautājums, ar kādiem Latvijas gliemežiem var savairoties Spānijas gliemezis? Jautājums ir pie gliemežu speciālistiem, nevis pie dārzniekiem. Es domāju, ka šī gadījumā tas ir vairāk tāds, jā, es par to esmu dzirdējis, bet es neesmu kompetenta par to runāt. Jā, tad tas laikam arī viss no jautājumiem. Jā, un tad es ātri iziešu cauri varbūt vēl tiem jautājumiem, kas man šeit ir un ko mēs varbūt nepieminējām. Te ir jautājums, vai dzeus fosfāti ietekmē bojā gājušo gliemežu vēderā esošās olas saglabāt dzīvotspēju? Nē. Tad, ja mēs šo gliemezi ir gājis bojā, tad arī tās olas, kas ir viņa vēderā, ies bojā, vai arī nebūtu dzīvot spējīgs, jo tas periods, kamēr olas vēl ir gliemezī, tas ir tikai viens no etapiem un gliemeža attīstības stadijā. Līdz ar to, ja kāda stadija nenorit pēc tā kā viņai jānorit dabīgā veidā, tad, ja viņa tiek traucēta, tad arī dzīvot spēja ir ļoti zema iespējamība. Tātad, kā ierobežot kailgliemežu parastos avenājos. Parastos avenājos, ja gliemeži ir, tad mēs varam izmantot gan šīs te granulas, vai arī viss ir atkarīgs, redziet, kas ir, viss ir atkarīgs, kāds ir tas jūsu, ja ir gliemeži, kas bojā avenes, varbūt tad ir iespējams apstrādāt pašas avenes. Ja ir gliemeži, kas vienkārši pārvietojās pa zemi un jums vienkārši jūs negribat veidot tur avenājos perēkli, tad varbūt būtu jāizskata iespēja izmantot granulas. Ja? Tātad vēl Dacīt, es tev par snailstopu gribēju pajautāt. Ienāca jautājums, vai ir snailstopu vertikālās sienas ir siltumnīcā šobrīd vērts apstrādāt rudenī? Jā, viņi momentā, ja jums tur redzat gliemežus, jūs varat apstrādāt, jo gliemeži ir pieķērušies ar savām tām pēdu klāt pie tās siltumnīcas, un tas šķidrumam nonākot pie tās pēdas, viņi momentā nokritīs. Jā, jūs varat droši apstrādāt. Tur nav temperatūra nekāda ierobežojuma. Tātad, kuri pret gliemežu līdzekļi kaitē tikai gliemežiem un kuri arī citiem dzīvniekiem, piemēram, mežiem. Cik bieži un kad labāk lietot pret gliemežu līdzekļus? Tātad tie, kas drīzāk vieglāk atbildēt, kuri kaitē ežiem, tad būtu metaldehīdu saturošie, ja? Un cik bieži lietot, mēs skatāmies atkarībā no metodes, kādu mēs esam izvēlējušies. Un tad, kad mēs redzam atkal nākamos gliemežus pamanām, bet ja mums, piemēram, tā ir profilakse, ja, ar kalimaku šo te jauno preparātu, tad mēs to apstrādi veicam pēc kādas nedēļas pusotras. Ja. Tad ir jautājums par to, par kompostu kaudzēm, mēs jau tā kā runājām. Nu, vēl nepieminējām varbūt, kad par augiem, kuri nepatīk, varētu būt arī, ja tas ir piemājas dārziet, tad mēs noteikti varam izmantot, paskatāmies, kurus mums nebojā gliemežu, piemēram, tos pašus ķiplokus, ja? Un arī tādus augus, kas izdala spēcīgas ēteriskās eļļas, ļoti bieži tādi arī nepatīk gliemežiem, ja? Tad... Kas vēl te par tādu jautājumu par biosaimniecībām bija? Tad es varbūt varētu vēl pajautāt, ka šeit ienāca, kuru preparātu labāk izmantot zemenēs pret gliemežiem, kuri būtu efektīvāks? Nu, principā mēs varam apskatīt gandrīz visus preparātus. Es teiktu, ka, ja jūs zinat, ka jums tajos laukos ir zemenes un zemeņu platība nav liela, tad varētu izmantot nematodes. Jūs varat izmantot arī, piemēram, šo te uzsmidzināmo, lai tur nepietuvinātos, ja, gliemeži. Jūs varat
piemēram, izkaisīt vitrola granulas, ja? Nu, šī te 3 risinājumi varbūt zemeņdobē būtu vispiemērotākie. Vai ziemotēm lakstus atstāt, vai tas samazinātu kailgliemežu pārziemošanu? Nu, gliemeži jau principā ir nolīduši savās ziemošanas vietās, vienalga, vai jūs tagad tās ziemcietēm tos lakstus atstāsiet vai neatstāsiet, ja? Drīzāk pavasarī tad laicīgi viņus aizvāciet, ja? Bet tā vēl pastāv, ja tie laksti nokrita jau kādu mēnesi atpakaļ, tad tā arī pastāv iespēja, kur tiem gliemežiem tā kā paslēpties, ja? Tā mēs uz to paskatāmies. Kā rīkoties, iegādājoties tādu podus, lai bonusā neiegūtu gliemežus? Man ir nācies ieiet siltumnīcā, kur es gribēju nopirkt puķes, un es ieraudzīju, ka tur sēž gliemežs. Reāli tā. Tad, ko mēs varam darīt? Mēs skatāmies pa malām pirmām kārtām, vai mēs fiziski redzam kaut kur gliemežus. Tās varbūt ir kaut kādas vietas, kur mēs regulāri pērkam, tā kā zinām, ka viņiem tāda problēma nav. Ja mēs redzam, ka viņi šo problēmu risina, tās granulas tiek lietotas siltumnīcā, mēs nevis no tā bēgam un baidamies, un viņi tur lieto, bet tas nozīmē, ka viņiem tad nebūs. Ja? Tātad kā tas saimnieks attiecās, nu, mēs varam arī vienkārši apvaicāties, kā viņa pusē ir ar gliemežiem. Nu, ja jūs saimnieki paši saka, ka viņu pusē gliemeži ir un mēs neredzam, kad viņi tiktu ierobežoti, tad jau ļoti augsta iespējamība, ka tur tie gliemeži var nākt bonusā. Nu, ievestie augi, protams, tur mēs vispār nevaram runāt par izcelsmi, jo mums nav mēs to nevaram zināt, vai tajā, kā jau es minēju, gan Rietumē Eiropā, gan Skandināvijā tiešām tie gliemeži fiziski arī ir. Un atvest mēs ar augiem varam. Pērkam vietējos. Un jā, vēl ir iespēja tā kā novietot varbūt viņus karantīnā tos augus kaut kādu laiku, ne kopā ar pāriem augiem, neizstādot, jā, paskatoties, kas tur notiek, jā. Tad tieši to paturpinot, jautājums ir, ka raksta manā teritorijā ir gliemeži, vēlos sadalīt savas ziemcietas un iedot savai draudzenei. Kā var pārliecināties, ka... Jā, saprotu domu, nu, kā tad, lai neiedotu tos gliemežus un tās olas, jā. Nezinu, ja jūs to augu audzējat, jūs vislabāk zinat, kā viņi pacieš, vai viņiem, piemēram, tāda, nu, pieņemsim, šo te gumu mazgāšana un kaut kas tāds, ja, tad, jo tie gliemeži jau nav iekšā pašā augā, viņi ir augsnē, ja, gan tās olas, gan tie jaunie. Tā kā, ja jūs nobrucināsiet lieko augsni, noteikti tas ir mazinās iespēju, atkarībā no kultūras, varbūt, ka var izskatīt arī tādu nomazgāšanu, ja, nezinu, tas ir atkarībā no kultūras, kā viņa uz to, kā reaģēs, ja. Kā ierobežot Spānijas kailgliemežus upes malā, ja atstāja 2 metru nepļaut, jāatstāja 2 metrus nepļauts ūdens krasts, kurā gliemeži dzīvo un vairojas un izplatās tālāk. Nu, tad vienīgais var veidot kaut kādu aizsargjošlu. Ir tā aizsargjošla, ko jūs nedrīkstat pļaut, ja ir 2 metri, kas jāatstāja. Nu, tad veidojiet 1 metru, kuru vai kaut kādu citu, kas ir ar granti vai ar smilti vai ar kaut ko nobērt, ar kaut ko tādu, kur jūs varat kontrolēt to situāciju, kuru viņiem negribās šķērsot un kur jūs regulāri izskaisiet šīs te granulas, lai tie gliemeži nenāktu jūsu teritorijā. Kā izskatās Spānijas kailgliemežu bērni? Lielākoties tātad gaišāki, ne tikai Spānijas, bet vispār gliemežiem parasti tātad arī mazāki, reizēm mēdz būt arī pat caurspīdīgi. Kas jādara, lai kailgliemeži pazūd no terases apakšas, ņemot vērā, ka tur tiek varots kaķis? Nu, tad, piemēram, salaistīt ar tām pašām nematodēm, ja? Tātad nematodas, lai nonāktu terases apakšā, tad viņa pārvietosies tur, kur ir mitrums, ja? Bet kaķim tas pilnīgi nekaitēs. Ja? Vai var iznīcināt gliemežu olas, ja tās ir sabirušas pa zāli un zemi? Jā, nu, tagad viens no variantiem ir šis snailstops, ko jūs uzpūšat, kam ir iedarbība uz olām un olas momentā izšķīst. Tā iedarbība ir momentāla.
vai ir vērts ar viņiem cīnīties, ja olas ir sasaldētas? Principā, tad vai vispār ar gliemežiem ir vērts cīnīties? Jā, jūs varat, ir reāli iespējams atbrīvot. Ja nebūtu iespējams atbrīvoties no gliemežiem, tad jau mēs nevarētu iegūt ne kāpostus, ne salātus, ne zemenes, ne rapsi, ja, to visu gliemežu apēstu. Tad jau lauksaimniecība pierāda to, kad var, bet tas ir jādara regulāri, profilaktiski, gan ar ierābjošo, gan profilaktiskās metodes, gan arī šīs te smidzināmās vai kaisāmās metodes, tad kombinētas metodes, ja. Olas jau ja ola nonāk virspusē, tad, kad ir sals, vai arī tad, kad ir saule, tad, kad ir vējš, ja, piemēram, ja jūs zinat, ka tur olas ir un jūs zemu nopļaujat, ja, tad arī tās olas ies bojā, ja. Un te vēl daži jautājumi daudz, neņemiet jaunā, ja visu. Vai gliemeži iet bojā pēc apstrādes ar glifosātu? Nē, glifosātam ir ietekme uz augiem, nevis uz gliemežiem. Vai metaldehīda lietošana var būt bīstama? Protams, ka var būt bīstama, nepavelti viņai ir 2. klases apliecības nepieciešams, lai lietotu, jo nelietojot atbilstošas devas, nelietojot, tur tie riski ir daudz augstāki, ja? Kā jau mēs runājam arī par bīstamību mājdzīvniekiem. Kāds ir risks internetā no citām valstīm pirktajiem preparātiem? Jā, jauki, ka jūs pieminat risku, jo risku tiešām ir daudz, darbīgās vielas ir dažādas, lietošana ir dažāda, jūs nevarat būt droši par to, ja piemēram, vai tur vispār ir iekšā iepakojumā, kompānijas ir ļoti daudz, Latvijas varas iestādes nevar kontrolēt visu pasaulē tirgotos preparātus, ko pozicionē pret gliemežiem. Tādēļ ir šie reģistrētie preparāti, un mēs jums skaidrojam par to, kuri preparāti tiešām ir efektīvi, kāds lietojums, riskus, ieguvumus. To nekad jūs neiegūsiet, tad jūs kaut ko nopirksiet. Man ir bijušas dažādas pieredzes, kur cilvēks saka, nopirkām granulas, un granulas nestrādā. Un tad, kad mēs sākam pētīt, kas tur iekšā ir, tam vispār nav nekāda sakara ar gliemežu ierobežošanu. Bet tas... Jā. Jā, tieši ienāca jautājums, ka nesen ir iestādīts 1 hektārs ar krūmelenēm un kailgliemeži tieši atved ar stādiem. Kā vislabāk nosargāt krūmelenes no kailgliemežiem? Ja mēs jau to konstatējam, tad mēs skatāmies, kādas metodas izmantot. Un principā tas jāskatās, vai tad 1 hektārs tā ir reģistrēta saimniecība, vai viņa piekopja, tad ir jāskatās, vai mēs izvēlamies šo te dzelzi un fosforu saturošo vai metaldehīdu, kas ir reģistrēts, kas ir atļauts, vai tā ir bioloģiskā vai konvencionālā saimniecība. Ja? Jums mans telefoniņš ir. Zanda var ielikt vēl vienreiz čatā telefonu, varat uzvanīt, es paskatīšos tieši, kurš no preparātiem ir atļauts lietot krūmelenēm. Ja, bet principā, jā, būs jāizvēlās visticamākais viens no kaisāmiem, bet tagad ir maz drusciņi pa vēlu. Granulas jūs izkaisīsiet, gliemeži vēl šur tur ir, bet ties, ko jūs redzat, viņi principā lielākoties nepārziemos, nav vajadzīgs ar viņiem cīnīties, cīnamies pavasarī. Tad, kad gliemeži sāk mosties, lien no savām aliņām ārā, esam gatavi. Tā. Kādēļ jūs sakat, ka nav labi pārbērt no oriģinālā iepakojuma? Tā taču ir lētāk. Es teiktu, ja jūs gribat ieekonomēt naudu un jums lielas platības, jūs, kā jau minēju, var nopirkt arī 20 kg fasējumos bez apliecības. Noteikti neiesaku bērt ārā no oriģinālā iepakojuma, tāpēc, kad pēc tam jūs noliekat, tajā brīdī jūs visu zinat, viss ir ok, bet atnāk kāds cilvēks, domā, ka tas ir kaut kāds mēslojums vai vēl kaut kas, ja, un tur, ja nav etiķete virsū, man ir tāds piemērs bijis, kad pagājušā gadā man atsūtīja bildi, kur ir bijis nevis izbērts no oriģinālā iepakojuma, bet maisu kaut kāda iemesla dēļ tā etiķete nav patikusi un suņi ir paplosījuši to maisu. Vienkārši tā, ka to etiķete mitruma un saules ietekmē un to suņu ietekmē vairs pilnīgi nevar saprast, kas tur ir virsū.
un viņi atsūta man tās granulas, kā izskatās, un es nevaru pateikt, kurš tas ir preparāts. Līdz ar to es nevaru pateikt, kā viņi viņu var lietot un ar ko ir jārēķinās, un vai vispār apgalvot, vai tieši tas mais, man likās, ka man ir nopirktas, tā saka saimnieks, man likās, ka es biju nopircis gliemežiem granulas, bet es skatos uz tām granulām, es vairs nevaru būt pārliecināta, ka tās ir tās granulas, jā. Kur nu vēl, kas tas ir pa veidu, jā. Risks ir milzīgs, tā nevajag darīt. Tā, par darbīgām vielām izdarījām, vai gliemeži pārziemo? Jā, gliemeži pārziemo, bet tas nenozīmē, ka pārziemo obligāti pieaugšie gliemeži. Katrai gliemežu sugai var pārziemot cita attīstības stadija. Kas ir dabīgie ienaidnieki gliemežiem? Nu, gliemežiem tātad ir dabīgi ienaidnieki, ir gliemeži paši, ir gliemeži, kas ēda bojāt, tādas, kas ir slīmi, vārgi, mazi, olas, ja, tādi ir skreivaboles, ir eži, ir putni, un pīles, tās skrējēja pīles ir vienas no tādām, ja turēt kādu mājputnu, tad tām ir visaugstākā iedarbība, ko es esmu dzirdējusi. Vēl ir kāds jautājums? Es domāju, ka mums jāsāk beigt. Laiks mums iet uz. Jā, nē, visi jautājumi ir izskanējuši, tā kā jā, mēs varam noslēgt. Liels paldies jums par izturību, tie, kas izturēja līdz galam. Lai jums ir izdodās, lai jūs izdarat pareizās izvēles, un ja ir kaut